šovu ir jau 153. diena, un vakar es paviesojos Dod 5 stikla studijā. Varbūt esat dzirdējuši, bet tā ir tāda akcija, kur ziedo bērniem ar īpašām vajadzībām, viņu asistentiem. Un es arī tur vakar biju, un es atstāju dāvanu. Atcerieties to stikla pudeli, kur bija kāršu paciņa iekšā pudelē. Es redzu, ka uz tavas dāvanas rakstīts, viss ir iespējams. Jā, tā ir tāda motivācijas pudeli, jo, ja tev liekas, ka dzīvē kaut kas nesanāk, tad apsies to pudeli, jo, kā tā kārša kaut tik iekšā, tā kā, tur ir visas kāršas, tur var pasīties. Redzi, nav iespējams it kā. Un tad tu apsies to pudeli. Vai tu vari viņu dabūt ārā un pēc tam dabūt atkal apakaļ iekšā? Es to varu mājās ar lauzni, bet te nē. Jā, tāpēc, tā ir tāda motivācijas pudeli. Visu laiku jānēsā kabatā līdzi, kad uznāk drūmais brīdis, tad jāizvēl ārā, jāpaskatās, ja? Ļoti labi. To es tur atstāju, un ja jūs vēlaties to dabūt, jums ir jānoziedo 5 eiro, un tad izlozēsiet, un varbūt tieši jūs dabūsiet šo. Tādēļ droši ejiet uz Dod 5, ziedojiet. Un visiem būs labāk, bet pie burvu trikiem. Šim trikam izmantošu 2 gumijas. Žilo ielikšu mutē un brūno nolikšu šeit. Tā, es paņemu šo te, un redzat, viņas nekādīgi nav savienojams, vai ne? Tas tomēr ir 2 dažādas gumijas. Es paņemu šo te un izvēršu šādi, skatieties. 1, 2, 3. Un tā tiešām ir virsū. Tad nekādīgi netiek vaļā. Tad vienīgais veids, kā to var pārplēst, ir pārkožot. Un redzat, šīs 2 gumijas. Es nezinu, kā jūs, bet es ticu brīnumiem. Ja jau notiek tādas lietas, kāpēc lai neticētu? Un tādēļ es ticu, ka izdosies saziedot pietiekami daudz, lai pietiktu visiem. Anekdote. Blondīna aiziet pie ārsta, un viņam saka, man sāp visur, kur es pieskaros. Ārsts. Nu jā, jo jums ir lausts pirksts. Ak, blondīns.